Aiz tās sienas atrodas kāds, kuru cerams es redzēju biežāk nekā savu bijušo. Un mēs ar Lotu esam gatavi uzminēt, kas ir šī persona. Atbild uz šo jautājumu jums, Lotta un Valter, būs jāatkur 6 pavadienu gaitā. Pēc katra pavadiena jūsu uzdevums ir katram izvēlēties personu, kura jūsuprāt no jums slēpjas. Un skatītāji, neesi pārāk skarbs. Tev visas epizodes garumā būs tā īpašā iespēja ielūkoties personas siluetā, taču Lottai un Valteram to būs iespēja pirmo reizi redzēt tikai pirms pēdējā pavadiena. Nu tad ko? Pirmais pavadiens. Oh my God, brīvais jautājums. Manuprāt, svarīgi sākumā ir saprast dzimumu. Jā, bet man šķiet, ka mēs varam to arī saprast no citām lietām. Man ir ideja. Ja mēs paprasītu, kas būtu tavs... Kas? Doppelganger. Es nezinu īsti, kā to vārdu izrunāt. Es negribu pateikt kaut kas. Doppelganger? Kā tu izskaties tā kā līdzīgi? Vai Jā, bet tā kā celebrity lookalike. Tas ir labs jautājums. Kuram ārzem slavenībai tu līdzinies, jo tad mēs uzreiz uzzināsim sievieti vai vīrietis. Tas ir ļoti labs Easy. jautājums. Halo, IQ. Mikrofons jūsu rīcībā. Vai esat gatavi uzdot jautājumu? Pirmā pavadiena jautājums ir... Kurai ārzem slavenībai tu līdzinies? Iespējams, kad Chris Evans. Izskatīgs vīrietis, kas spēlē supervaroņu filmā, tātad mēs runājam ar vīrieti, kurš dodas uz sporta zāli. Vai, kas ir tās pēc? Tomas Pildegovičs. Tomas Pildegovičs ar brillēm ir Chris Evans. Zini, par ko es domāju? Chris Noah. Ok, mēs noteikti zinām, ka tas ir vīrietis. Es nezinu, kāpēc, bet esmu iestigusi šobrīd uz Chris Noah. Ok. Vai būsiet gatavi pirmajam minējumam? Mans minējums ir Tomas Pildegovičs. Mans minējums ir Chris Noah. Iespējams, ar nākamo pavadienu mazliet jums sajaukšu galvu. Otrais pavadiens lūdzu studijā. Ikdienas priekšmets. Tātad Frizieres salons. Amuna Davis. Chris Evans. Chris Evans. Vai? Nezinu. Bet varbūt šis ir speciāli, lai mūs maldinātu. Tas nozīmē, ka šim cilvēkam ir ļoti labi mati. Tātad varbūt nav atkāpes. Jā, varbūt viņš vienkārši dod mums pavadienu par matiem. Jā. Ka viņš ir tikko nogriezis matus. Mums bija jāsako visām slavenībām līdz, kuras bija nogriežas nesen matus. Es atļaušos atgādināt, ka tas ir ikdienas priekšmets. Ikdienas priekšmets. Right. Paldies. Jā. Atgādinājums. Paldies par šo pavadienu. Tātad vīrietis strādā salonā, visticamāk ir fantastiski mati, izskatās pēc Chris Evans un zina arī slavenību Chris Evans, kas nozīmē, ka varētu būt mileniālis potenciāli, es teiktu. Jā, man liekas, mums vienkārši būs jāmin kaut kas. Jā, ok. Nu tad kā būs? Mans minējums ir Amuna Davis. Un Lotta? Es palikšu pie savu minējuma Chris Noah. Nākamajā pavadienā redzēsiet 3 jautājumu iespējas mistēriskajai personai. Jūsu uzdevums vienoties un uzdot vienu no tiem. Izvēlies. Tātad... Izvēlies. Uzvarēt. Savu nākotni. Nē, no 3 jautājumiem. Es pieļauju, ka mums būs jāizvēlas. Oh my God, uz kur valsti? Tas ir ļoti labs, jo tur mēs, ja mēs redzam sociālos medijos, mēs zinām. Jā, bet tas ir, ja mēs sakojam šai personai līdz sociālos tīklos. No kā tev visvairāk bāda, mēs neko neuzzināsim. Kāds kompliments tev ir palicis atmiņā? Nē. Bet ja šis cilvēks pateiks par matiem, tad tas jau ir tas pats. Jā. Tā tad laikam ir Pirmais. nepieciešams uzdot pirmo jautājumu. Tad kādu jautājumu uzdosiet? Mēs izvēlamies jautājumu. Uz kuru valsti bija tavs pēdējais ceļojums? Tātad pēdējais ceļojums bija Gruzija. Gruzija? Kas ir frizija? Tam ir jābūt cilvēkam, kurš nav slavens
kā frizieris, bet viņš ir slavens cilvēks, bet viņa tā kā dienas darbs, mājas darbs ir frizieris. Bet tad varētu būt, tad man, kad tu teici to Amuna Davis, tad es varētu piekrist tam. Bet par to Chris Evans, tad tas nesiet kopā. Zini, ko es teikšu Amuna Davis arī, ko tu teici iepriekš? Tu nevari visu laiku kopēt ko. Jā, es varu, ja te ir noteikumi kaut kāds cits? Ne? Jā. Es varu. Kur tu Es saki? tikko izveidoju. Un es saku, ka tas ir... Šodien? Tev jāpasaka, manuprāt, skaidrāk. Mans minējums paliek Amuna Davis. Nākamajā pavadienā esmu sagatavojis ko īpašu. Slepenās personas uzdevums - uzzīmēt sevi. Uzzīmēt sevi. Šobrīd top iespējams īstenis mākslas darbs. Ko no šī izsacināt, zināsiet tikai jūs. Nu tad, Valter, saņemiet savu 4. pavadienu. Ok, gatavi? Tas ir kā bērns, kad uzzīmē un tad tāds, jā. Šo pie leduskapja. Tas ir tās vīrieša. Viņam patīk būt ārā. Man šis izskaidro ļoti daudz. Jā, tas Daudz apstiprināja neko. Tas apstiprināja mūsu aizdomu par to, ka mēs nezinām, kas te notiek. Varbūt šī ir balva. Šī nav balva, varbūt tas ir viens. Pirmā vieta. Sportists. Wait. Chris Evans, kas ir atlēts Daugaviņš. Nē. Es nedomāju, ka tas ir. Rubīns. Sportists, kurš ar frizieru nod... Pirmā vieta. Man patīk iet ar manu domu gājienu un teikt Prusaks, tāpēc, ka pirmais līgā. Un tāpēc es vēlos pieminēt Prusaku. Bet šķēres. Jā, jo viņiem patīk griezt origami. So, es tā pieļauju. Es tā tikko izdomāju. Vai Prusaks izskatās pēc Chris Evans? Varbūt kaut kādā gaismā. Mans minējums ir Prusaks. Un ko tad, Valter, tu būsi izdomājis? Mans minējums ir Krustbergs. Es nezinu, ko viņš dara savā brīvajā laikā, bet varbūt viņam patīk griezt mākslas. Cilvēka dienas plāns var pateikt daudz, tāpēc ceru, ka pēc šī pavadiena jūs beigsiet nu tik traki maldīties. Dienas grafiks. Oh my god, yes. Perfekti. Easy. Šis varētu ļoti labi nodot. Ceļos. Treniņš! Treniņš! Es zināju. Darbs. Redzi? Darbs. Ok, kāds, kas ceļās 5:30, ir noteikti vai nu sportists vai saitnieks. Sportists, jo te ir treniņš. Jā. Tur rakstīs 24 stundas? Nu, misteriskā persona, varbūt tev ir ko teikt par šo. Šis man galīgi prātins sajauks. Es vēl kā nesapratu. Kur šis cilvēks strādā? Ok, treniņš numur 2 vakariņas. Ziņas. Dodos gulēt. Ziņas. Vai šis cilvēks tiešām skatās ziņas? Būs man kāda. Nu, kā tad tur ir ar tām ziņām? Viņš vecs. Tas ir, man liekas, tā kā maiņa. Zini kā, ka cilvēkiem ir Kaut kas jābūt iet. pieejamiem. Tā kā ugunsdzēsējiem. Es palieku pie savas atbildes, ka tas ir Roberts Krustbergs. Un es, špikojot no Valtera, izmainu savu atbildi uz Robertu Krustbergu. Mēs nekad nevaram būt skolā, ja tu vienkārši visu špikot no manis. Ok. Viss mans kļūdas būtu arī tavā kontroldarbā. Nu, jūs tiešām šķietat apmulsuši. Taču jums par laimi pirms pēdējā pavadiena ir iespēja ielūkoties personas siluetā un dzirdēt pat kādu viņa piebildi. Vienā brīdī, Valter, tavs domu grauds bija ļoti, ļoti precīzs. Kurš to grauds? Kurš no Visām lieliskajām idejām? Šī persona, manuprāt, dzīvo dubulto dzīvi. Jā. Šī persona ir Hannah Montana. Es jūtu. Atgādināšu, ka pēc šī jums nav jāmin persona un varam virzīties uz pēdējo pavadienu, brīvo jautājumu. Mums te nav. Ok, ļoti labi. Atvērtais jautājums.
Šis ir pēdējais. Pēdējais? Jā, šis būs Oh my pēdējais. God. Mēs esam tik tālu. Brīvais jautājums. Man liekas, mums vistuvākais ir par to balvu. Mēs varbūt Jā. varam pajautāt, kas ir lielākā balva, ko tu esi saņēmis. Jā, man patīk tas. Šķērsiņi aizmirsuši. Tas vairs neeksistē. Kas mums varētu interesēt, kas mums nodotu? Vārds uzvārds. Kādēļ cilvēki tev atpazīst? uz Jā, ielas? man patīk tas, kādēļ cilvēki Jā. tevi atpazīst. Un mūsu noslēdzošais jautājums ir... Ar ko tu esi pazīstams Latvijas sabiedrībā? Nu ko? Esmu atpazīstams TV šovos un nodarbojos ar brutālu sportu. Boks. Boks. Oh, wait, jā? Pagaid. Tagad pasaki. Kas ir? Viņam ir skatuves vārds. Viņam ir influencerai Elīnai vīrs. Kā viņu sauca? Oh my God, es aizmirsu. Viņš ir boksers. Oh. Es par viņu uzreiz iedomājos. Un viņš izskatās nedaudz pēc Chris Evans. Viņš taču izskatās. Es aizmirsu, kā viņu sauc. Kas viņš ir? Varbūt tu domā zuti. Jā, Zutis. Es gribēju teikt, es nezinu, ko Zutis ir dabūjis. Ziniet, man ir viena persona galvā. Ar sievu. Viņa vārds ir Juris. Bet es domāju, tagad bija tādi šovi, tādi mīlestības šovi, un tad viņš iepazinās ar savu dāmu. Bet es varbūt esmu pilnībā... Oh, wait, maybe... Varbūt Tas jau vispār ir. Viņš nedaudz izskatās pēc Chris Evans īstenībā. Ir laiks slēgt savu gala izvēli. Kas ir šī mistēriskā persona? Mans gala minējums ir Juris Zundovskis. Un man nav minējumi, tāpēc es vienkārši sakošu lotāju. Nezinu, vai šie pavadieni jums kalpoja kā palīgs vai tomēr maldinājums. Skatītāji, varbūt tu jau esi atminējis. Saņemam sevi grožos, jo šī persona ir... Tas ir viņš, Juris Zundovskis. Lai vai kā, bet šajā spēlē būsiet to atkoduši. Čau! Prieks! Bija. Wow! Viņa Viņa gāja pa ceļu, tu viņas vedi mežā iekšā. Es visu laiku tā daru viņu. Tu vedi dostīs, tā, bet bija ugunsdzēsīja. Tas bija tas, ko es gribēju tev pateikt. Jā? Jo es esmu ugunsdzēsējs. Es strādāju no 8 rītā līdz 8 rītā nākamā dienā. teicu. Wow! Es šo nezināju. Jā, ugunsdzēsējs, un pēc tam es esmu barbershopā. Cik daudz lietas tu dari ikdienā? Tās arī es daru tikai. Un tā vēl ēdu un skatos ziņas. Ziņas skatos jau pēc 3 un visi skatās ziņas. Es tagad saprotu, kāpēc minēju Chris Evans, tāpēc, ka viņš ir supervaronis, un tad izklausās, ka tu arī esi. Bet man liekas, viņš ir bišķi līdzīgs tās. Nu, Nē, jūs Jā, jā, viņš jā, ir jā, tik jā. kaut kāds, Jā, jā. Kapteinis Amerika, labais tēls. Es esmu bijis Latvijas čempions 6 reizes, amatieros. Un boksā kā tas tā kā uzvarētājs, tā kā tev pacēja roku vai tu. Kā atminējāt. Paldies tev! Paldies. Tev arī par pavadieniem. Jā, tas zīmējums, lai gan no sākuma. Tas ir Picasso. Tas bija. Mēs gan bija ļoti. spēks. Jā, tas bija. Tur bija abstraktā māksla. Kas bija tie pārējie 2 jautājumi, kas bija tā kā no izvēles jautājumiem? Nē, tas bija tas, ko jūs izvēlējāties. Jā. Nu, kā tev visvairāk bail? Jā. Augstums. Mēs neuzrunājām. Augstums. Bet tas tev būtu kā baigi. ugunsdzēsējiem. Bailes. Nu, es jau pārvaru bāzi, bet man ir bailes. Uzkāp uz otro stāvu, man jau viss jau attālinās, viss jau rokās spēks nav vairāk. Tur ir viss, jā, tur ir helikopters jāsaka. Nu gāja jums visādi, bet uzvara galu galā šoreiz ir jūsu. Tiekamies nākamajā reizē, kad ar jauniem uzdevumiem dosimies mistēriskās personas meklējumos. Man tāds ir, ka mēs esam tajā filmā Zāģis. Mums to ir nogalīt.